Bieži vien saka, ka tu neizvēlies, kuros cilvēkos tu iemīlies. Tas vienkārši notiek. Nu tad šodienas klipā mēs pieiesim mazliet zinātniskāk, turklāt es pats arī tajā piedalīšos. 1997. gadā amerikāņu pētnieks Arturs Ārons izveidoja eksperimentu ar 36 jautājumiem, kas šķietami liek diviem nepazīstamiem cilvēkiem satuvināties un iespējams iemīlēties. Skatīsimies, kā cilvēki uz šiem jautājumiem reaģēs un kādi būs secinājumi. Elīna? Prieks. Čau, Niklaus. Nikola. Wow. Jā. Tas ir labs. Jā. Sākām labi. Cik tev gadi? 23. Okay. Tev? 21. Alright. Tas no Rīgas. Ko dari dzīvē? Jā, es esmu no Kauganam oriģināli, rajons. Ikdienā brīvajā laikā man patīk tāds aktīvs sporta veids. Man patīk iet uz sporta zāli, man patīk dejot. Man arī patīk aktīvs dzīvesveids. Jā. Es nevaru nosēdēt mājās vairāk kā 2 dienas. Es jūtos satraucies, visu dienu esmu gaidījis šim eksperimentam. Speciāli neviens man nav teicis vispār, es tur jau jautāju, tur komandēju, tur menedžeri, es jautāju, es pazīstu to meitenes, nepazīstu, viņa tā, es tev neko vispār neteikšu. Okay. Ja tev būtu iespēja doties vakariņās ar jebkuru cilvēku pasaulē, kurš būtu tavs viesis? Godīgi sakot, izklausīšos pēc baigā romantiķa, bet nenormāli gribētu ar Noru Jones aiziet vakariņās. Okay. Tā patīk viņas mūzika. Es nezinu, man liekas, ka nav bijis neviens artists, kurus būtu tik ļoti apbrīnojis caur gadiem. Nezinu, kaut kas viņas balsī ir tik ļoti lipīgs, kaut kas tāds nostalģisks no bērnības. Mums būtu interesanti viņu parunāt. Man liekas, viņa būtu interesants cilvēks. Nice. Labi, es teikšu, varbūt Frank Ocean. Alright. Man liekas, būtu interesanti paskatīties, kā viņš skatās uz pašu pasauli. Jo viņa mūzika ir tik savādāka, interesanta. Un vienkārši gribētu redzēt viņu, kāds viņš ir kā cilvēks. Es laikam izvēlētos tādu kaut kādu savu celebrity crušu. Jā, kas ir Shawn Mendes. Dziedātājs viņš ir, jā. Man liekas, būtu interesanti. Es nezinu, tas tāds kaut kāds bērnības sapnis varbūt. Tas sapnis tur uz koncertu aiziet, bet tā, man liekas, tas vienkārši būtu interesanti. Tas cilvēks nav dzīves, tas ir Maikls Džeksons. Tāpēc, tas man bija bērnībā ļoti liela iedvesma, kad es dejoju, piedalījos tādās sacensībās, tur vis kaut kur. Un es viņam arī gribētu pajautāt, kā viņam tur kaut kāda skandāla bija maziem puisīšiem. Es domāju, ka būs meitene kāda aktrise, ne? Okay. Es noteikti gribētu ar LeBron Jamesu. Tev patīk basketbols, patīk bumbas. Jā. Jā. Nebija melots. Nē, es jokoju. Vai tu gribētu būt slavens un ar ko? Nē, es negribu būt slavens. Slavens dejotājs negribētu būt? Nē? Kāpēc tā? Man patīk skatuvi, bet man šķiet, ka cilvēki, kur ir populāri, viņiem ir problemātiska dzīve. Nē, es negribētu. Okay, man liekas, ka es negribētu. Man liekas, ka nāk ļoti daudz līdz tāds savu veidu responsibility ar to. Man liekas, tu nevienā brīdī īsti nejūties at ease. Man paldies Dievam, tāda ļoti liela veiksme un arī ļoti liels smags darbs ir bijis ielikts manā dzīvē. Veiksme nospīdējis, ka Latvijā ir cilvēki, kas kaut kādā ziņā atpazīst mani. Bet es nekad dzīvē negribētu būt pasaules slavens, nekad dzīvē negribētu. Man ļoti patīk, ka es izbraucu no Latvijas. Neviens man nezina. Es varu būt saviem draugiem, es varu mākstīties, filmēt, darīt jebko, sēdēt, runāt. Es, man liekas, gribētu. Alright. Bet kaut kādā labā veidā. Tā kā, ka es varu Makes influencēt cilvēkus labā veidā. Okay. Jo ir, man liekas, tik daudz slavenu cilvēku, kuriem ir vienalga par cilvēkiem, viņi vienkārši grib dabūt naudu. Bet gribētu būt slaveni un kaut ko tiešām izdarīt pasaulē. Kaut ko labu. Pirms veids telefona zvanu, vai tu galvā izmēģini, ko tu teiksi? Kāpēc? Jā, absolūti. Parasti baigi daudz sanāk ikdienās kaut ko zvanīties, darīt tādas lietas. Un katru reizi pirms man ir jāzvan kādam, vai ne? Vienalga, ir 10 zvani, 1. Es tā galvā padomāju, ok, tātad man tas jārunā, es sākšu šādu sarunu. Man liekas, ka īsti nē, pat arī darbā nē.
Man kaut kā ir, esmu pamanījis, ka man ļoti palīdz tas, ka es vienkārši čiloju. Un tā kā būs, tā būs. Tā kā was the worst case scenario, right? Nē, es vienkārši ceļu klausos, zvanu, nezinu. Man ļoti labi. Man ļoti nepatīk, ka man zvana. Es varbūt vēl varu uzzvanīt, bet, kad man zvana, man tāds, nē, man vajag saprast, ko es domāju par to, ko tu man tagad teiksi. Es gribu tā kā saprast, ko es gribu tev atbildēt. Ir kaut kāds vidējais laiks katram cilvēkam, līdz tu pacēli telefonu. Tur māma 20 sekundes. Pēc kādiem 20 gadiem varbūt es uzreiz pacelšu. Kāda būtu tava perfektā diena? Perfektā diena. Nu, man liekas, ka man perfektā diena būtu iesākt ar kaut kādu foršu sportošanu un kaut kādu ekskursiju dabā. Cik forši, tik daudz izvēles. Noteikti vai nu ar draugiem, tuviem vai ar ģimeni. Tas ir viens. Man ļoti patīk paspēlēt volejbolu. Tas noteikti ir pie kādas ūdens tvertnes. Tas bumbas atkal tur. Jā, es tādu sportisku meiteni. Man patīk kaut kāds čiliņš, mūzika, papeldēties, pēc tam sarunas, kāds dzērieniņš. Tā izbaudīt man ļoti patīk. Tā man ir perfekta diena. Seks pirms brokastīm, seks pēc brokastīm. Kaut ko pačilot, kaut kur mašīnu pabraukāt. Pa kalniem. Kaut kāda moca ir something. Tas būtu cool. Kad bija pēdējā reize, kad tu dziedāji sev un kādam citam? Arī jautājums. Es dziedu, manuprāt, katru reizi, kad es taisos, bet es nezinu, vai tas ir sev. Tas ir vienkārši tā. Man jāizdzīvo. Tu tā kā izlaid garu bišķiņu. Man vienmēr visu es daru ar mūziku mājās, un tad vienmēr, ja es zināšu vārdus, es visu nodziedāšu. Mēs nesen ar draudzenēm bijām Roķenē. Jā, pirmdienas dienā mums sanāca tur nokļūt. Pirmdienā? Jā, man tāds traks draudzenes. Ja tev būtu iespēja nodzīvot līdz 90 gadu vecumam un saglabāt prātu vai ķermeni kā 30-gadīgam, ko tu izvēlētos? Easy. Ļoti vienkārši. Prātu. Tiešām. Kāda tieši tev jēga ir no ķermeņa kā 30-gadīgam 90 gados, ja tu tā kā sajūtas prātā, vai es nezinu, ko es sajūtas prātā 90. Nu, ok, bet man liekas, ka statistiski es gan īstenībā nezinu. Es domāju, ka ķermenis tāpat man būs labs 90 gados. Tāpēc es domāju prātu. Jā, ok. Jā, tur nav daudz atbildes par to. Nākamais jautājums? Es noteikti teiktu, ka prātu. Es domāju, ka man noveicies, teiksim tā, ar kaut kādiem gēniem. Es vismaz ceru, gribu ticēt. Man smūgs tētis ir. Es iztos tā kā izspļautu kopiju viņam. Okay. Skatos viņu vecumdienās, domāju, ja man tas sanāks, tad es forši. Okay. Ja man vēl tur stāvēs, tad būs nice. Un katrā ziņā prātu. Es ļoti dievinu, kad ir asas prāts sev cilvēkiem. Vai tev ir slepena nojausma par to, kā tu nomirsi? Tikai nesaka, autobuss notrieks. Cerams, ka tas nebūs tāds mokošs sāpes, kad tas uzreiz notiks. Bet, cerams, ka darot kaut ko jautru. Varbūt kādreiz būs likums, ka tev atļaus špricīti uztaisīt un aiziet kā dzīvniecīm. Man liekas, tā ir diezgan laba lieta. Es ceru kaut kādā ļoti episkā veidā. Vai ļoti? Jā, tas būtu episki. Vai kaut ko ļoti rēcīgu, vai tad kaut ko, es nezinu, es lecu ar izpletni. Okay, kā var rēcīgi nomirt? Tagad pajautājums. Nezinu. Bet kaut ko foršu. Es negribu tā vienkārši nomirt gultā, piemēram. Bet man liekas, ka miedziņā foršākais nomirt. Un tā kā tu nomirsti un viss. Čau. Jā, bet... Nav tā, ka tu tas... Lame. Es laikam atbildētu par to, ka es noslīkšu, jo man bail ir no dziļuma. Man bail no jūras. No dziļuma visiem bail. Un nevienam tiešām. seklumā arī nepatīk diži daudz tā. Jā, labi ir. Man cita Bet kā atbild dziļuma? Bet tu piemēram, sportiski tu māki peldēt. Es māku peldēt, bet man vienkārši liekas, Laivā ka kaut tur... kādā vai? Man liekas, ka kaut kas zem manām kājām ir kaut kas tāds, ko es nekad dzīvē neesmu satikusi. Ūdenī, Jā, pareizi. Nosauc 3 lietas, kas tev liekas kopīgas mums abiem. Mums patīk spējas. Ļoti labi. Jā. Ļoti labi. Mums patīk kalni. Jā. Kas vēl tāds? Sportisks augums.
Dējas. Tā brilles tev nav. Mums ir vienā dienā vārdiena, Jā, 6. decembrī. jā. Tā kā tas forši to jau zinu par tevi. Jā. Man ļoti patīk, ka mēs tādi smieklīgi esam. Jā. Jau. Es saprotu, ka mēs tādi ķiķinām. Visi, jā, vai ilgi jau smējamies. Un par to prātu aso arī mēs tur savienojamies. Tā kā, Jā, tas arī ir. man liekas, ka Okay. tā tas saliekās man galvā. Par ko tu savā dzīvē esi vispateicīgākais? Dejošana? Mēs tik daudz runājam par dejošanu šeit. Jā, okay. Jā, dejošana, liekas. Man liekas, bez dejošanas es vispār nebūtu tur, kur es esmu tagad. Man tā būtu laikam mamma. Izklausās ļoti banāli, bet mamma. Mamma man ļoti labi iemācīja cīnīties. Tā kā nepatoties. Nē. Es esmu ārkārtīgi līdz pašiem sirds dziļumiem pateicīgs par cilvēkiem, kas man apkārt. Jo ļoti daudzus gadus uzaugot, un es nāku no Ozolniekiem, kas pie Jelgavas, un visādi bandīti bija. Čuvaki, kas tur pārdeva narkotikas. Visādās stulbās kompānijās sanāca būt, un tie cilvēki, tas pingpongs, kāds man nācies, ko es spēlējis, ir mani beidzot rezultējis pie tādas foršas pauzes, ka tie cilvēki, es zinu, ka es varu atdot visu sevi viņiem, un ka viņi arī, tā kā es varu pastāvēt par viņiem, jo es zinu, ka viņi pastāvēs par mani. Ja tu varētu mainīt jebko tajā, kā tu tika audzināts, kas tas būtu? Kas sēns būtu bijis blakām? Gribētos, lai tētis būtu bijis vairāk iesaistīts mūsu audzināšanā. Es arī gribētu vairāk kaut kādu tur uzmanību no, piemēram, tēta. Tātad es diezgan daudz esmu uzaudzis bez tēva lomas savā dzīvē. Diezgan daudz. Man liekas, būtu tas pats. Jo man arī tētis ļoti agri aizgāja. Good job! Yeah, let's go! 2 minūšu laikā izstāsti man savu dzīves stāstu pēc iespējas sīkākās detaļās. Ok, labi. 3, 2, 1. Jā, es tātad uzaugu Ozolniekos, tātad Džeksi no laukiem, pilsētas puika neesmu. 13 gadu vecumā no govs laucu šo te pienu, lai ūdens pīpē, pamēģināt pirmo reizi uzpīpēt tabaku. Tad es, diemžēl, man sanāca tur arī slimnīcā nonākt kaut kādus tādus dēļ šādu. Atbraucu uz Latviju, iešķījos ar lielu mīlestību, sabruku, sāku strādāt visādas darbus. Tad sāku dejot, ko es biju pametis par kādu laiku. Mācījos kultūras koledžā, nepabeidzu. 16 gados apzinos ar ļoti sliktiem cilvēkiem. Tas ir ļoti slikts cilvēks. Narkomāni, dīleri. Un tad tā, aizgāju pilnīgā dirsā iekšā. Bet tad sāku dejot. Dejošana izglāba mani no tā visa. Ja tu rīt no rīta pamostos ar jaunu spēju vai īpašību, kas tā būtu? Es pieņemu, ka te ir domāts tā kā superspējas. Iedomājieties uz sitienu, varbūt teleportēties visur, kur vajag. Tā arī? Jā, es vienmēr saku tieši to pašu. Vai lasīt domas, bet tad, kad izvēlos lasīt domas, nevis visu laiku, es nevarētu visu laiku dzirdēt citu cilvēku domas. Man liekas, ka tā kāds bišķiņ tādu interesi no dzīves noņemt no es. Nē, bet ja es varu izvēlēties, kad lasīt domas, tad nē. Jā, bet tev visu laiku būs iekšā tā sajūta, ka tā kā tu vari to izmantot. Bet es neizmantotu visu laiku. Es neizmantotu. Man reāli neinteresē, ko cilvēki par mani domā. Bet nē, to vienmēr tu būtu randiņā. Tu to izmanto tieši bet reiz es varētu izvairīties no ļoti sliktiem cilvēkiem. Es gribētu pamosties, ka es pilnībā visu zinu. Jā. Ka es vienkārši, man paprasa jautājumus atbildēšu. Sīk detaļās tas būtu ļoti interesanti. Labi, pēc tam varbūt nebūtu vairs tik interesanti dzīvot. Jā. Bet tev nedomā, ka tev tā kā, padomā, tu visu zinātu. Tāpēc tas Tas nebūtu man liekas interesanti. nepatīk to nevienam cilvēkam. Protams, Tu kā bet- viena pats sēdēt tur būdā un... Labdien! Varat kaut kādu ūdentiņu lūdzu palūgt? Džekiņš ļoti izslāps. Es atvainojos. Atradu. Tas jums. Paldies, protams, bet man vajadzēja ūdeni. Ja arī tu dažreiz šaubies un nezini, ko vēlies, droši nāc uz jauno Yes intīmpreču veikalu Čaka ielā 39, kur jaukais personāls tev atradīs vispiemērotāko. Taču, ja gadījumā kautrējies, droši iečko arī Yes internetu veikalu.
Ja kristāla lode varētu tev pastāstīt patiesību par tevi, tavu dzīvi, nākotni vai jebko citu, ko tu gribētu uzzināt? Es negribētu, laikam, neko uzzināt. Ko tu stāsti? Tu gribētu? Jā. Ko tu gribētu? Un tev nav bijis tā, ka tu gribi Nē, es cilvēku gribu. domas uzzināt? Nu, Vai patiesība? jā, bet vai tas ir vajadzīgi? Cik gados man būs bērns? O, Man tas ļoti interesē. Vai davai? Nē, nu, bet cik gados tu gribētu? Es īstenībā, tad, kad es biju Domāju, kāds jau par gadus bērniem atpakaļ, vai- nē, okay. es vēl neesmu tādā dzīves posmā, bet, kad mēs bijām jaunāki, es gribēju līdz 25, jo es gribēju būt jauna māmiņa. Jā, nu, ķipā, izties smuki, izspied smuki, pēc tam viss ir smuki. stilīga māmiņa, Jā, zinu, jā. kā visiem bērniem tur jauna māmiņa. Es pavisam noteikti gribētu zināt, kā izstāsta man nākotnes sieva. Es tik ārkārtīgi gribētu to zināt, jo es šobrīd baigi arī, es nefokusējos, nedomāju tikai par attiecībām, tādām lietām baigi. Un es vienmēr domāju, katru reizi, kad es atrodu attiecības, man liekas, es to cilvēku precēšu. Kā tad? Vai ir kas tāds, ko tu jau ļoti ilgi vēlies darīt, kāpēc to vēl neesi izdarījis? Es gribētu laikam kaut kādu pasākumu organizēšanu nodarboties. Man liekas, rītīgi interesanti. Pirmais, kas man nāk prātā, ir pa lielam akrobātika. Man ļoti patīk, tas man liekas ļoti interesanti. Bet es vairākas reizes traumējies. Man riktīgi bail. Godīgi sakot, vienkārši bail. Es gribētu atsākt iet uz sporta zāli, sakārtot savu visu vispār ikdienas režīmu, ēšanu, visu paradumus. Es ļoti gribētu arī savu fizisko padomu, par fizisko, par to, kā man dzīves stils, savus paradumus kaut kādus mainīt, visu tā sev kaut kā uztaisīt to perfekto rutīnu. Bet es vienkārši nevaru saņemties. Kas ir lielākais sasniegums tavā dzīvē? Pum! Principā, jebkura lieta, kurai es esmu pieķērusies un daru to vairāk par mēnesi. 15 kg nometu. Jā, ir tik rēcīgs bildes no Maltas, kur es tādu kārtīgu sēņu puziku stāvu. Viņi vajag jau tādiem lieliem. Un es domāju, tajā laikā noskotu savu matus. Bet šobrīd man liekas, ka es neesmu neko tādu sasniegusi, par ko es šausmīgi lepotos. Bet vajag, zin kā savu tā. Tādām mazām lietiņām arī. Man ir savs dzīvoklis. Lūdzu! Varbūt tas ir mans sasniegums. Kas tev ir vissvarīgākais draudzībā ar citiem? Uzticība. Jā. Ļoti daudz cilvēku man bijuši ļoti tuvu, aizņemšies naudu no manis, nav atdevuši. Jo tuvāks cilvēks, jo sāpīgāk. Protams. Tas ir baigi sāpīgi. Un es, diemžēl, tāds naivs esmu, ka man gribās tāpat piedot un gribās, lai tam cilvēkam viss izdodas. Viss ir labi, Gribu, lai jā. viņam sanāk un nevar turēt ļaunu prātu. Tas ir labvēlīgs tāds. Tāds labvēlīgais tips. Vienmēr grib redzēt cilvēkos labo. Jā, ok. Jā, es tā teiktu, jā, Jā. tas man tas laikam Ok. ir tā. Man liekas, paļaušanās un uzticība. Man liekas, ka manā dzīvē tie draugi, kas šobrīd ir, loks paliek aizvien mazāks. Bet man liekas, tie cilvēki, kuri nestojas uz skolu, paliek vai manā dzīvē, vai arī viņi vienkārši izvēlas būt manā dzīvē, un tas parāda kaut kādu uzticību. Un neatkarīgi no tā, vai mēs tiekamies vai nē, mēs joprojām esam draugi, tas man ļoti daudz ko izsaka. Kas ir tava spilgtākā atmiņa? Spilgtākā atmiņa. Paldies, cik man daudz atmiņas ir. Cik tev ir gigabaiti? Es pat nemāku teikt. Man liekas, man 18. gada dzimšanas diena. Jā, 18. Jā. Reizi kaut kāda rīcīga bija. vai Es kā? noīrēju veselu tādu Ventspilī ir tādu jūras vārti, kur tagad ir silraks, jūs neesat bijis. Nē, es neesmu, bet es Tur ir dzirdēju tāda to. divstāvīga vieta, un es to visu noīrēju. Man bija 40, 50 cilvēku. Man liekas, tāda spilgtākā atmiņa ir, kad es nebiju 5 gadus lidojis, jo man tas tur bailes beigās, un tad es tā kā saņēmos. Piedāvāja filmēties šovā vienā televīzijas. Un, tur bija, es tā atnāku un saku, tā tad pēc nedēļas mēs jau lidojam. 4 dienas bliezīsim iekšā katru dienu no 7 līdz 11 vakarā. Tu varbūt tikai varēsi aiziet uz to pamīst un nebūs kamera, varbūt arī paēst un nebūs kamera, bet tas ir varbūt. Jā, Es aizlidoju, visu tur to šovā piedalījos, izdarīju, atlidoju atpakaļ un domāju, wow, es to izdarīju. Kas ir tava nepatīkamākā atmiņa? Aiziet! Varbūt vēl es sāktu. Kad man bija 17, es biju kopā ar Džeku, kurš bija dīleris. Ļoti good choices in life. Jā, un viņš bija 3 gadus vecāks par mani pirmkārt. Un es biju
stila nevainīga. Viņš, protams, nebija, un viņam bija tāds, I need sex. Man bija tāds, no. Man ir 17, es vēlos bišķi vēl pagaidīt. Un, teiksim tā, viņš lietas paņēma savās rokās un izdarīja savu. Tā ir tāda nepatīkamākā, jā. Viena no nepatīkamākajām atmiņām manā dzīvē ir, kad es pamēģināju agrāk rīktīgi populāri bija sintētiskā marihuāna. Viņš Spice vai viss tur kurī. Es tur izdomāju vienu no saviem bērnības čomiem, ka šis būs jāpaņem. Pirmo reizi dzīvē paņēmu, iekurīju bongā, pilnīgi tīru. Es bongu nekad nebiju kurījis, kur vēl tīru to drāzu vienkārši. Un tad es vienkārši skaros savu čomu, un viņš manā priekšā tā kā izkusa vienkārši. Bērnības viens no tādiem tuvākajiem čomiem, un man bija kā 13 gadi. Tas bija diezgan tā, tā tīzli, teiksim, tā diezgan konkrēta tīzli. Ja tu zinātu, ka tieši pēc gada tu pēkšņi nomirsi, vai tu mainītu kaut ko savā dzīvē, un kā tu dzīvo šobrīd, kāpēc? Šis ir tik labs. Šis liek tik daudz padomāt. Es nedarītu pilnīgi neko, kas man nesagādā prieku. Man liekas, maksimāli pavadīt laiku ar saviem tuviem. Es noteikti nestrādātu. Jā. Es baudītu dzīvi to gadu, lai arī no kādiem līdzekļiem es izdomātu, jo tāpat es pēc gada nomiršu. Vispār fakti. Es pat to strādāšanu dānu nefakt. Jā, jo kāda jēga vai ne, tāpat tās neko nesasniegšu tālu. Tā kaut kā. Es vienkārši full on dzīvotu. Pilnīgi iečulot. Darīt, ko es gribētu, man liekas. Tā kā tajā dziesmā, daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Tieši tā, jā. Kaut kā tā. Ko tev nozīmē draudzība? Kaut kas līdzīgs jau bija. Nu labi, vēlreiz. Ko tev nozīmē draudzība? Man liekas, draudzība ir viss. Man liekas, ja tev nav labi draugi, labi cilvēki apkārt, cilvēki, kas tev palīdz, cilvēki, kas tevi motivē, tu neko nesasniegsi. Tā kā labi, varbūt tas tāds bišķi tā harsh, bet man liekas, mani draugi vienkārši man pušo visu laiku darīt lietas kaut kādas, kuras varbūt pati nesaņemtos darīt. Manam vecstāvam, lai viņam vieglas smiltis, viņam tas draugs Māris bija uzdāvinājis grāmatu savā laikā. Es neatceros precīzi, kā tur bija rakstīts, bet iesim cauri puterim tā kā kopā. Tur bija viss ļoti skaisti uzrakstīts, vienkārši tagad neatceros vārds vārdā, bet tā galvenā doma bija tāda, kad lai vai kas un kā būtu, un kādas traumas, kādi vēji, kādi puteņi un tā, mēs tā kā virzīsimies kopā, un tā kā man tā ir draudzība. Jā, es piekrītu. Good job. Kādu lomu mīlestība un pieķeršanās spēlē tavā dzīvē? Milzīgi. Crazy. Man liekas, tikai drošsirdīgais spēj mīlēt patiesi, jo mīlēt nozīmē tā, ka tev ir balans un vispārējais, un jau. Man tā liekas, ka viena no viskaistākajām lietām šīs pasaules, kad abi divi cilvēki iemīlās, kad abi divi cilvēki ir spējīgi atklāt tādas dvēseles dzīles, kuras nav atklājuši vienam citam, kad jūs tā kā vienojaties tādā vienā kodolā un viss apkārtējā pasaule, viss var notikt, bet es nezinu, man tas ir. Man liekas, bišķi savādāk. Tas ir normāli. Mīlestība pret dejošanu, protams, viss, bet tās reizes, kad man ir bijušas kaut kādas attiecības vai kaut kas ir noticis, tad es kaut kā bišķiņa aizmirstu par vispārējo pasauli, jo tad, kad es iemīlos, tad es iemīlos tā, kad man vajag tevi šeit visu laiku. Labi, ne visu laiku, bet jā, es bišķiņa attālinos no vispārējā, kas man ir svarīgs. Es nemeklēju mīlestību šobrīd. Nosauciet 3 pozitīvas īpašības, kuras esat pamanījuši viens otrā. Es saku, tev ir labs humors, tu esi ļoti dedzīgs par savu darbu, ko tu dari, kas ir ļoti forši, un aktīvs. Jā, darbīgs, tev patīk strādāt, es nezinu, man patīk tā. Es domāju, ka tu esi tāda jautrulīga, tāda tā kā spēlīga tāda. Man liekas, tas forši. Tas tā, ka tu sēdi, un es nemelošu pusstundu, es sēžu un domāju, vai mēs flirtējam, vai mēs vienkārši draudzīgi runājam jautājumus. Es nesaprotu. Tāpēc jau ir šis eksperiments. Un man patīk tas ir forši. Man liekas, tas ir tāds rētīs, sirsnīgs un silts cilvēks.
no tevis kaut kāda tā enerģija nāk. Vismaz sarunas laikā. Man tas ļoti patīk. Jā, tu kaut kā tā jūti lietas, nezinu. Nu, kaut kā vienkārši man patīk. Jā. Es saprotu to, ka tā kā ir Elīna, kuru tā kā neiztiekam ikdienā, kas ir, bet kaut kā tu esi spējusi ar viņu, man liekas, atdzīvot, kaut kā spējusi par to runāt, un man liekas, ir apsveicami. Cik tuvas un siltas ir attiecības tavā ģimenē? Vai uzskati, ka tava bērnība bija daudz priecīgāka par citu bērnībām? Normāli jautājumi vispār. Jā. Crazy. Bet es uzskatu, ka tieši bērnībā agrāk ar vispār visiem citiem ģimenes locekļiem, radiniekiem bija daudz tāds draudzīgāks, tuvāks, sirsnīgāks, saliedētāks, ārkārtīgi foršs sajūts. Un tagad tur... Man ļoti žēl, man tētis, piemēram, ir ar savu māsu, tā kā mans māsītes mamma, kā viņi sastrīdējušies, un es tik ļoti daudz ko atdotu par viņiem. Man nekā nesilts nāks no tā, protams, bet par viņiem, lai viņi būtu ciešāki, es tiešām ļoti daudz atdotu. Jā. Man ir, šobrīd man ir ļoti siltas un tuvas attiecības ģimenē. Vienīgais man ir tā, ka man ir ļoti žēl, ka es šobrīd pati esmu Rīgā, jo man visu laiku pats ļoti ģimenisks cilvēks un man ļoti pietrūkst būt ar viņiem. Tas jauki ļoti. Jā, jo es šausmīgi man ir iebis būt vienai Rīgā. Tā kā, es nevaru, es vienmēr kaut vai aizbraukšu, ja man būs jāstrādā piekdien līdz 6 un nākamajā dienā man jābūt, piemēram, 5 Rīgā, es aizbraukšu. No 6 aizbraukšu uz Ventspili, palikšu pa nakti, līdz 3 būšu Ventspilī un braukšu apakaļ uz Rīgu. Wow. Es vienkārši gribu noķert to bišķiņu, to sajūtiņu, ka tu esi mājās un kad viss tev ir blakus. Un to ģimenisko siltumu. Jā, man ļoti Viņi jau patīk. nekur šajā skrējienā nekur nevar. Nu jā, un par to, vai man bērnība bija priecīgāka par citu bērnībām, es neteiktu tā, jo es tiešām gāju visu kaut kam cauri. Tur bija nesaskaņas, jā, bet es negribu par to baigi iedziļināties. Kā arī mēs abi neesam uzauguši tad lielajā pilsētā un zinām, kā tas ir, kad uz veicīti vajag aizbraukt ar Ričuku, paņemt saldējumiņu. Tur, es nezinu, es tur čomiem kaut štābiņus taisīju, tad mums nāca čigāni, vienkārši gribēja slānīt 3 dienas vēlāk, jaucām nost dēļ. Tas, es domāju, iedevis ir kaut kādu tēlu labu tādu. Jā, es arī, man bija zilas kājas, vienmēr es visu. Es biju tagad tāds mazs. Tu zini, ja atnāc mājās zilas kājas, tad tā bija laba diena. Bērnībā, Bērnībā tā. Okay. Kādas ir tavas attiecības ar tavu mammu? Mammu, manuprāt, mums ir labas attiecības. Es kaut kad atbraukšu tevi apciemot. Man bija dzīvē tāds posms, kad es ar mammu nerunāju daudzus gadus. Bet tagad ir labi. Vismaz man tā liekas. Man bija tāds moments, kur es ar mammu tā kā mazāk kaut kā laiku pavadīju. Ļoti aktīvas kaut kādas lietas darīju citas. Un tagad, es mīlu savu mammu, viņa tā kā stiprākais cilvēks uz šīs zemeslodes. Mēslu daudzums, kam viņai bijis jāiziet cauri. Ļoti, ļoti. Un es tiešām viņai gribu novēlēt visu labāko, tā kā es viņu ļoti, ļoti mīlu. Un es teiktu, ka labas. Ar mammu es esmu kā labākās draudzenes. Viņai es stāstu visu. Ja man būs pohas, es viņai zvanīšu un teikšu, cik man ir slikti un kā es vakar dzēru. Es no mammas neko neslēpju. Tā kā man viņa ir ļoti mīļa, viņas mīļākais cilvēks pasaulē. Un tā arī es gribu, lai paliek visu dzīvi. Tas tik sirds sildošs. Jā, tā ir. Katrs pasakiet vienu apgalvojumu par jums kā pāri. Piemēram, mēs šajā telpā jūtamies karsti. Jā. Mēs šajā telpā jūtamies, manuprāt, ļoti brīvi. Manuprāt, mēs esam abi ļoti atvērti viens pret otru. Un mums ir ļoti jautri. Jā. Un mēs arī mākam ieslīgt arī nopietnākās tēmās. Tu tā kā izņem vārdus no manas mutes. Man, piemēram, dažreiz ar cilvēkiem ir enerģijas baterijas izlādīga. Dažreiz cilvēki man ļoti izlādē. Es nezinu, vai tev tā ir. Jā. Un šī nav izlāde, bet šī ir tāda uzlāde interesanta. Jā, tā kā es gribu ticēt, ka tas tā sinhroni iet apusē. Mēs jūtamies atvērti. Okay. Kaut kādā ziņā. Jā. Es kaut kādā brīdī pat vispār aizmirsu, ka tu biji kameras. Man liekas, tas bija kaut kāds viens jautājums, kad es biju tik ļoti init, ka man bija tāds. Pareizi, jūs arī esat. Pabeidz teikumu.
Es vēlos, kaut man būtu kāds, ar ko dalīties. Dota. Priekos un bēdās. Laimē un likstās. Poētiski. Jā, vai ne? Es nezinu, kaut kas topos arī, man laikam arī ir jā. Man atkal par dejošanu. Laikam būtu cilvēks, kas man tajā palīdzētu. Tā kā dejošanā. Tā kā mentors, in a way. Nu, vienkārši mentāli arī palīdzēt ar to visu, jo ir ļoti grūti, ļoti smagi dažreiz. Un gribas, lai ir kāds, kas tajā palīdz. To arī man uzrakstīt Instagramā, un es vienkārši teikšu, turies, saņemies. You go, girl. Slay queen. Ja mēs kļūtu par tuviem draugiem, kas man būtu jāzina par tevi? Okay, kas man jāizdara vai kas man jāzina? Kas ir Es jāzina? varētu tā pietuvoties tos draugus. Vai mēs tagad esam to draugi? Potenciāli tuvu draugi. Okay. Es jau tā kā minēju iepriekš arī to, kas var būt tāda varbūt neparedzama, bišķiņa kaut kur pazust no visa kaut kur. Es arī ļoti bieži, šitā man liekas arī minēju, ka es neatbildu cilvēkiem. Nu tā, kad es redzu, ka man ir ziņa, jā, atbildēšu vēlāk, un tad paiet tur jau nedēļa, un tad neesmu atbildējis, ko darīt. Un tad jau man paliek tā kā kauns atbildēt, un tad es vēl neatbildu, un tad man ir tāds... Es teiktu, varbūt tas, kad es lieku dejošanu par visu. Kaut kādā ziņā, kas man arī, piemēram, attiecībās ir ļoti grūti, kad vīrietis nesaprot, kad tu esi man pirmā vieta, bet tu neesi. Tu reāli neesi. Mēs izšķirsimies, ok, man stāv dejošana. Ja dejošana pazudīs, man dzīve ir dona. Nu, tā kā, tas izklausās ļoti tā kā briesmīgi, bet tā reāli ir. Kaut kādā brīdī parādītos tas, kas tā kā sākt jokot tevi. Kur dažos brīžos būtu jautājums, vai es jokoju, vai tev tā kā brauc virsū. Bet tas viss ir tad mīlestība. Tas ir ok. Jā. Nu, laikam tas tā. Bet tas, man liekas, nāk ar laiku. Nu, pirmajā reizē, kad satiekas, varbūt nav tā, tādi joki vēl. Bet laiku tas viss ir ok, man liekas. Pastāsti, kas tev patīk savā partnerī. Šoreiz esi godīgs. Pasakot ko tādu, ko ikdienā neteikt svešiniekam. Man patīk tavs smaids. Jā. Simpātiska meitene. Izties labi. Las? Patīk runāt. Tieši tik vienkārši. Tik vienkārši. Jā. Nu, man arī patīkam runāt. Patīk, ka tu skaties uz mani, skaties acīs, tā kā ir kontakts tāds, jā. 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 Tas ir forši, vai ne? Tas ir forši. Tas ir forši, ka mēs esam forši. Padalies ar kādu apkaunojošu notikumu savā dzīvē. Ak, mans Dievs, te nu viņš nāk, kas man ļoti apkaunoja. Par īstenībā man ļoti daudz cilvēku priekšā. Nesen bija, es nezinu tieši kurā kāds bija konts, bet ielikts par viesuli, ka viņš iet Summersoundā un viņu filmē, viņš tā kā viņiem ir intervija, un es pieeju no muguras, sadzērusies, un viņam prasu. Tu esi redzējis to video? Viņš ir skatīts video klips tāds, Jā, tur vairāk un es ar savu āstīti stāvies, un tu esi redzīgi, kaut ko gribēju viņam pateikt. Es to video, Es viņam kaut ko gribēju teikt, viņš šāds, esmu tā kā video, tā kā filmēšanas tu video. tā viesulim paņēmi, Piedod, un es vienkārši, ka es ieraudzīju to, ka tas ir ielikts, un tāds, ak, mans Dievs. Nu jā, bet es pasmējos par to. Tas ir ļoti labi. Tas ir apkaunojošs notikums. Dzīvoju Jelgavā agrāk. Man patika viena paralēla klases biedrene, kaut kāda 4. klasīte. Paralēla klasē gāja viena tur tāda čigānieta, tāda meitene. Nu tad, un man kaimiņos dzīvoja čoms. Jā. Man pirmais vārds ir Niks, otrais tikai Niklaus, un viņam arī pirmais vārds Niks. Okay. Nu tad kaut kā sanāca, ka mani sajauca ar to čuvaku, un viņas 5 brāčkas čigāni visi nāca un gribēja man sist vienkārši, ka tur es kaut ko runājoties, ne tāds esmu kaut kāds pret viņu. Es nezinu. Un man bija tāds BMX, man bija ritens. Es apkārt mājai braucu kaut kad 1, 2, 3 apļus, un tie visi čigāni man skrēja pakaļ.
Visi kā viens čigāns skrēja pakaļ tā meitene, tur, nē, tas nav īsti, bet viņš vienkārši skrien. Un es beidzot tā, saprotu, ka es nevaru pamīties nonākt līdz savam paģītim. Un iznāk tas mans čoms. Un viņš tāds, ko? Visi pēkšņi pieskrien pie viņa, jo tā meitene saka, tas ir viņš. Viņi pieskrien pie viņa, tur pendeli šauja kaut ko, jau viņam sit. Es nokāpu no riteņa, man tāds, un es apmīzos. Es vienkārši apmīzos, tas reāli vienkārši apmīzos. Un es tā kā stāvu, tā čurāju, es tā, oh, shit, ko es daru, kas man tāds kauns. Es nezinu, vai viņi redz, neredz, man tāds vēl melns, tāds džins, tāds bija. Čuvaks prosti apmīzās 5 čigānu dēļ. Kad tu pēdējo reizi raudāji kāda cilvēka priekšā? Pirms nedēļas, bišķi vairāk. Mums bija Latvijā dejošanas kamps. Atkal raudāju pēdējā klasē, protams, kā katru reizi. Bet visi raudāja, bija fajn, bija emocionāli. Tā es baigi neraudu cilvēku priekšā. Man patīk labāk viena. Tas ir vāji, vai ne? Nu nē, vienkārši. Tikai mīkstie raudi. Es neesmu bijis tādā situācijā, ka kāds ar mani tā baigi runāt, ka es sāku raudāt. Jā. Es maz raudu. Jā. Pagaid, vēl ir bijuši kartiņas. Jā, vēl 2 jautājumi, lai es sāku raudāt. Jūnijā? Okay. Es čom priekšā raudāju. Mēs piedzērāmies, un aizgāja kaut kādas lietas. Tie ir vislabākie raudieni. Jā. Kas tev patīk savā partnerī? Kas tev patīk? Tev ir ļoti interesantas acis, tādas man patīk, tā kā es skaros. Un man Kas tāds tieši? Krāsa vai forma? Abi viss. Okay. Tā kā es skaros un tev tāds, wow. Nu, tā kā parasti nepatīk tā īsti beigas krīt, bet es skatos. Jauki. Jā, es skatos. Paldies. Acis absolūti. Tur viena lieta jānosauc vai vēl? Jā, kas tev patīk vienkārši savā partnerī? Okay. Labi. Var arī vairākas. Es varētu visu kaut ko teikt, bet es palikšu pie acīm. Labi. Man patīk stils. Man patīk arī, ka tev ir brūns astiņš. Man patīk cilvēki ar brūnām acīm. Ļoti. Jā. Un? Kas vēl? Tik daudz pieteikumu. Labi, man te būs jādara visu. Jā, Labi, pietiek. Es mēģinu būt humble king. Nu, tā kā humble king. Mums pietiek. Ļoti jauki. Paldies. Jā, par ko? Par ko nekad nevajadzētu jokot un smieties? Nu, kāds tavs viedoklis? Par ko nevajag? Par to, kas nevarēja nokārtot tiesības 7 reizes. 7 reizes? Nē, bet nokārtoji? Es nokārtoju. Jā, nē, es kaut kādā 6. vai... Nē, 6, man liekas, bija. Tā kā? Es ar 4. Bet es nemaz nedomāju to, kas tik slikts process. Man liekas, ka nav ierobežojumi. Man liekas, ka ir tik daudz... Man patīk personīgi melnais humors un viss, kas ar to saistīts. Man liekas, rasismu joki ir amazing, viss ir amazing. Ja viņi ir īstais brīdis un īstā publika. Viena lieta, ko es nezinu, kāpēc, bet es nevaru izturēt, ir, ka cilvēki taisa joks par vēzi. Absolūti. Tā kā katru reizi tāds joks ir. Nu, man tur kaut kāda tā kā saikne tur tāda ar to joku, tāpēc vispār don't fuck with that shit vispār. Bet cilvēki to saka, man ir tādi daži pazīstami cilvēki. Paldies Dievam, ja viņiem pārāk bieži laiku neuztur. Tas labi, jā. Tā kā, man Okay. liekas, tas nav nice. Okay. Ja tu nomirti jau šovakar, bez iespējas ar kādu komunicēt, kas būtu tev lielākā nožēla, ko neesi kādam pateicis? Un kāpēc tu vēl joprojām neesi to pateicis? Tas tēmas baigi labās. Tas nav tā, ka es to nebūtu pateicis, bet es to nesaku gana bieži. Katru reizi satieku mammu, es viņu apskaujos. Tur kaut kādu buču iedod kaut ko, un tad viss tā kā mēs nepārējām tālāk viens no otru. Un es katru reizi viņai gribu pateikt, mamma, es tevi ļoti, ļoti mīlu. Es esmu tā teicis, bet kaut kas dīvains, kaut kā tu tā kā kautrējies, dīvaini, ka nezinu, kāpēc. Es nevaru to pateikt tā, es tev viens, tā kā es to patiešām tiešām nozīmēju. Tiešām daudz nozīmē, un es gribētu biežāk to teikt. Tāda tiešām nožēla. Mamma noteikti skatīsies šo video. Sveicien, To, mammai. Čau. Ka man... Labākie gēni, kādi varēja tikt. Okay, labi. Jā, mamma. Es mammai neesmu nekad atzinusies, ka es esmu pīpējusi. Mic drop. Bang, šita miķīti. Man liekas, ka viņa būs šausmīgi tā kā vīlusies manī.
Bet es esmu to darījusi. Tas Piedod, mamma. tā noteikti. Man ir 23, es tev atzīstos. Tava māja ar visu, kas tev pieder, aizdegas. Pēc savu mīļo cilvēku un mājdzīvnieku izglābšanas tev ir vēl viena iespēja ieskriet droši pakaļ vienai lietai. Kas tā būtu? Kāpēc? Komps. Banāli, bet tā kā tur ir darbs savu. Komps. Jā. Man ir dators mājās, bet viņš nestrādās, ar to es neņemtu. Nav nekas tāds Karota. Universālais rīks, ko var ēst visu. Jā, kāpēc karota? Lai pārēstu! Karota var, nezinu, paņemt maķītī plasmas. Nu labi, bet tā nebūs tava karota. Tu esi pieķēries savām karotēm ļoti mājās? Jā. Tad Manas vārds īpašās. katrai. Jā, tev nav? Tas ir dīvaini. Man dakšām vārdi ir. Ok. Bišķi savādāk. Ok. Kura ģimenes locekļa nāve tevi satricinātu visvairāk un kāpēc? Shit. Nu, gan jau kā vecāku, ne? Kura vecāka? Abu. Es domāju, ka... Man liekas, tas tā, ja man jautātu visu manu tīņu vecumu, šo jautājumu es atbildētu tieši to pašu, ko tagad, un tas ir mans brālis. Man liekas, ka tas būtu vislielākais trieciens no visa. Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kā man liekas, ka mēs esam tā kā tuvi, un jā, visa bērnība man ir ar viņu asociējas. Man liekas, ka tas būtu vēl viens milzīgs caurums dvēselē, kur nevarētu vairs nekad aizpildīt. Padalies kādu personīgu problēmu un palūdz savam partnerim padomu, ko viņa darītu šādā situācijā. Dod šai vaļā. Ar ģimeni man problēmas. Es teicu, ka es pieteikšos universitātē. Visi bija šausmīgi laimīgi, visiem tāds, jā, Elīna Mālets, visas attiecības bija baigi foršas. Bet tad es domāju, ka es tomēr neiešu mācīties. Un es to nepateicu vecākiem, bet viņi paši uzzināja. Un tagad viss ir atkal slikti. Un viņi vienkārši ir dusmīgi, kāpēc, tu savu dzīvi sabojāt, būs bombas, ja tu nemācies, ko tu par sasniegs dzīvē, tādā garā. Nu, man jau liekas, ka vienīgais iemesls, kāpēc vecāki to saka, tikai tāpēc, ka tas ir visdrošākais ceļš, kas var nodrošināt ikdienā kaut kādus ienākumus. Šobrīd, vai tas ir tīri tā stereotipiski, tāpēc, ka tev kaut kāda izglītība garantē darbu. Universitāte vienkārši uzlikt kā tādu lietu, uz kuru tāds pilnīgi jātiecās, bet es nezinu, turpat nav baigi ko ieteikt. Tā kā you go girls, nezinu, būs labi. It's like we. Exactly, tieši tā. Es laikam pārāk daudz, es laiku overthinkoju. Man ir tas overthinking, es nevaru aiziet gulēt, jo es laiku domāju. Vai jums kāds pasaka, vienkārši nedomā? Jā, paldies, es neiedomājos, paldies tev. Tu skaties, gājusi uz terapiju? Terapija? Jā. Tev ir kaut kāda, piemēram, aizsprieduma par to, vai nav? Es esmu gribējusi. Tā ir vienīgā lieta šīs zemeslodes. Nu, tāda vienīgā, spilgtākā lieta, ko es atminos. No visām tām lietām, kas man izvilka no vienkārši pilnīgas dīrs, no bedres, pilnīgas fucking bedres. Es apsvēršu. Labi, Štēla. Kā jūs jūtaties pēc šī video? Ko viens par otru secinājāt? Super, baby. Forši, nereāli, crazy. Pasies, kā viņas maida. Agries, paldies. Crazy. Man ir ļoti patīk. Man liekas, mums ļoti forši, ļoti vienkārši šis izgāja. Mēs runājam par kaut kādām smagām tēmām, te figņām kaut kādām, ķipa, bet... Man arī tas, kad nācu šeit, es jutīgi satraucos, man bija tāds, Dievs, ko es atbildēšu šiem jautājumiem? Kā būs, bet es atbildēju uz visiem, manuprāt, tā kā ļoti veiksmīgi. Tāpēc, ka es brīvi jūtos, tikai viss super. Jā, tu esi ļoti foršs cilvēks. Nē, tu esi ļoti foršs cilvēks. Viss notika baigi ātri. Un baigos secinājumus neesmu uztaisījis, bet man liekas, ka pirmais tāds ļoti labs iespējas. Labi jūtos. Nezinu, forša meitene. Forša jaunā dāma. Tā teiksim. Sākumā man bija tāds, es nezinu, ko man teikt. Bet tagad ir ok, ir labi. Man liekas, ļoti forši, ka runā tiks cilvēks pretī. Jo, ja nebūtu tāds cilvēks pretī, tad es nezinu, kā tas viss aiziet. Vai jūsuprāt, itin jebkuri divi dažādi cilvēki var satuvināties pēc šiem jautājumiem?
Es domāju, ka jā, šitie tādi, nu, es tādus jautājumus ikdienā absolūti nekad nedomāju. Jā. Nekad dzīvē man tas vispār tur, zini. Vairāk depresija iedod nekā prieku, tā kā, ja var dalīties šādos jautājumos, nu. Man liekas, ka noteikti. Vienalga, vai tā ir ķipa tur tā kā kaut kāda romantiska saruna Pālī Talnas kvartālā 5 no rīta, vai tas ir, es nezinu, tur runāt ar prezidentu vai kolēģiju. Nu, Nē, jo tās tas tēmas satuvina ir ļoti. tādas, jā, ka tu vari iepazīt cilvēku no dažādām Jā, pusēm, manuprāt. Jā. Satuvināties varbūt nē, nu sajūta ziņā. Uzzināt viens par otru, jā. Jā. Man liekas, atkarīgs ir no tā, kā cilvēki atbild. Ja cilvēki atbild godīgi, man liekas, ka, ja runā, tad jā. Jo man liekas, ka, ja, piemēram, tu man neatbildētu uz vairākiem jautājumiem, tā kā, vai rādīt, ka tu negribi atbildēt, tev grūti būs. Tā kā. Vai jūsuprāt, cilvēki var iemīlēties pēc šiem jautājumiem? Un, ja var, tad kāpēc? Manuprāt, jā, var. Jā, es domāju, ka var. Var, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas šausmīgi skatās uz tādām dziļām tēmām, kuram tas ir nenormāli svarīgi. Un mēs nekad dzīvē, ikdienā tādas lietas nenesam ārā. Tāpēc man liekas, ka tāpat ir vieglāk iemīlēties nekā, es nezinu, tā nav. Ķīmiķe. Nu, 40 minūtēs iemīlēties diezgan grūti. Es ticu, varbūt var rasties kaut kādas simpātijas. Jā, bet vai iemīlēties? Iemīlēties, man liekas, tas ļoti skaļš. Jā, Tāds jā. vārds. Vajag laiku. Jā. Vai pēc šiem jautājumiem divi nepazīstami cilvēki potenciāli varētu aiziet randiņā? Vai tie nav pārāk dziļi? Es domāju, ka var aiziet Kā randiņā. nav pārāk dziļi? Ka jautājumi paši nav pārāk dziļi, lai iepazītu un aiziet pēc tam randiņā? Nē, es domāju, ka var. Ja mēs nosacinājām, ka var kaut ko tur, zini, iemest uguni un iemīlēties cilvēks, tad noteikti, ka randiņā var. Nu, ja varētu īzīt. Šis ir principā kā pirmais randiņš. Jā. Tur ir diezgan tādi jautājumi par... Nu, no sērijas nav tur kā to mīļākā krāsa, jā, vai... Nē, man liekas, šie jautājumi ļoti labi ir randiņam. Jā, Nākamreiz, Tieši kad uz iešu, es ņemšu, Jā. es noždakšu tev to čupiņu. Tieši uz Man būs domas. tāds atbildi. Lūdzu. Jā. Un vai šī bija romantiska vai parasta draudzīga saruna? Es nezinu, man liekas, ka mēs tā Jā, spēlējāmies. mēs baigi ar uguni te māju. Jā. Bet tā bija, vai ne? Tu ar tā Jā, domāji. jā, Ok, es es arī nevarēju saprast, tā kā, what is happening? Tagad man patīk šī tāds spēlīte. Jā. Tā ir. Es teiktu, ka mikslis ar abiem. Jā. Es teiktu, vienlīdzīgs tāds. Jā. Rītīgi, Jā, 50-50 tas 50-50, jā. bija. Nu, kā tur ir? Nu, kā ir? Nu, kā ir? Es nezinu, man liekas, nebija tik romantiski. Jā, Man liekas, tur nebija aizķerts tādas jā. pikantākas tēmas, bet Tā vairāk draudzīga likās, Jā. jā. Es teiktu draudzīgi, jā. Draudzīgi. Tā bija tā. Paldies! Paldies! We did it. Jums, paldies jums! Aplausi mums!